Kandavas muzeja traktierī nedēļas nogalē gaisā virmoja kafijas smarža. Tas gan nebija nepierastais pupiņu aromāts, nepierastais pagatavošanas veids. Kafijas svētkos godavietā tika celtas ozolzīles, un pagatavot no tām dzērienu, kas līdzinās kafijai, nemaz nav tik viegli. Sākumā tās zīles jāsavāc, tad viņas jāsažāvē, jāizloba katra zīlīte, un tad viņas nograuzdē, tad mēs vedam viņas samalt uz dzirnavām, un tikai tad mums atved to gatavo kafiju, un tikai tad es vāru šeit un pasniedzu jau cilvēkiem. Mēģinājumi aizstāt dabīgo kafiju ar līdzvērtīgu dzērienu, kas gatavots no dažādu kultūra augu sēklām vai stiebriem, bijuši jau 18. gadsimtā, un arī Latvijā vēl 20. gadsimta vidū kafijas dzērieni nebija nekas svešs. Mamma cepa maizīti. Tad, kad maizīte bija cepta, krāsnes vēl bija karsta. Mēs bijām jau sagriezuši cigoriņus, arī bija briesmīgs darbs, viņi bija cieti. Bijām jāsagriež, tad lika uz lielām tādām plātīm, tās nebija pat pannas, bet uz plātīm, kur cepa plātsmaizi, lika tos cigoriņus, un tad viņas līdz rītam karsēja, grauzdēja, un tad nākamā dienā mums bērniem bija jāmaļ. Bet šodien garšas kārpiņas neīsto kafiju uztver visai dažādi. Švaka. Man kā tādām rūdītam kafijas dzērājam ir pa maigu. Vai bijāt kādreiz mēģinājusi? Nē, nebija gan. Ar pienu un cukuru tiešām garšīgi. Vismaz vienu reizi var mūžā to lietot. Šogad mēs skolā arī vācam ozolzīles. Mums ir savākti kādi kilogrami 200-300. Patiesībā mēs viņus vācām priekš zvēriņiem. Bet tagad pēc šī te domājams, ka varbūt mēs vārīsim kafiju. Nobaudīt dažādas mūsdienām neierastas kafijas, kā arī uzzināt to pagatavošanas noslēpumus varēja ne tikai muzejā. Veselīgajā tirdziņā dažādas kafejas piedāvāja zemnieku saimniecību no Viesītes, un tās pārstāvi stāsta, kā arī garšas kārpiņas varot piemānīt. Tāpat dzerot, likās tā pārāk rūgti, bet pielējot pienu, ir daudz labāk garšu. Uzreiz kā kafijas sajūta. Var sevi apmānīt. Šādi. Vai tā arī dara? Vai tā arī dari? Jā, piemēram, pēcpusdienās, kad es vairs nedzeru otru tasu kafijas, bet labāk uztaisu cigoriņu kafiju, padzeru. Bet tikmēr pensionāru biedrība bija parūpējusies, lai dažādo neierasto dzērienu baudītājiem būtu arī pavisam ierasts uzkodas. Kafijas svētki pašā ozolzīļu ražas laikā Kandavā notika jau 4. reizi. Sandra Letāna, Andris Spāns, TV Spektrs.